Labrīt, sveicu jūs! Sestdien mēs lasām vēstuli ebrejiem, 2. nodaļu 17. pantu. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojās Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Vēstulē ebrejiem mēs redzam Jēzu kā augsto priesteri. Augstais priesteris vecajā derībā reiz gadā izlīdzināšanas dienā gāja visvētākā vietā, svētuma svētumā, ar dzīvnieku asinīm un slacīja tos šajā vietā uz žēlistības krēslu, lai sektu tautas grēkus uz nākamo gadu. Jēzus reiz pavisam reizēm iegāja visvētākā vietā debesīs ar savām asinīm. Un viņš kā mūsu augstais priesteris pats nesa savas svētās šķīstās asinis visvētākā vietā debesīs un ar tam panāca to, ka mūsu grēki tiek nolīdzināti. Kad mēs ticam uz viņu, kad mēs atzīstamies savos grēkos, tie tiek nolīdzināti, nomazgāti ar viņa svētajām asinīm. Viņš ir mūsu augstais priesteris, kas reiz uz visām reizēm panāca to, ka mūsu grēki var būt piedoti, bijušie, esošie un tie, kas vēl būs. Tāpēc mēs svinam Ziemassvētkus. Jēzus nāca pasaulē tieši šo iemeslu dēļ. Viņš nāca, lai kā šķīstais Dieva jēriņš izliet savas asins pie krusta, lai mēs varētu tikt pestīti, lai mēs varētu būt brīvi no grēka, no nāves varas. Šogad Ziemassvētkos, ka mēs dziedāsim visas tās dziesmas, ka mēs pulcēsimies kopā, atcerēsimies kādēļ. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tas ir kāpēc Jēzus ir nācis, tāpēc mēs svinam viņa dzimšanas dienu, tāpēc mēs vēlam viens otram priecīgus svētkus, jo caur Kristu mūsu grēki tiek piedot, mūsu vārdi ir ierakstīti mūžības grāmatā. Mēs atzīstam patiesību, patiesība dara mūs brīvus, lai gods un slava šodien un mūžīgi viņam. Dārgais un mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā, un mēs nākam pie Tevis šodien ar pateicību, ikvienā lūkšanā un pielūkšanā. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par Tavu lielo žēlastību. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Paldies, Kungs, Jēzus, ka Tu nāci kā mūsu augstais priesteris, un Tu iegāji visvētākā vietā, nevis ar dzīvnieku asinīm, bet ar savu pašu asinīm, ar Tavam šķīstām nevainīgām asinīm. Tu, kas grēku nepazina, kļuva par grēku mūsu dēļ, un tā Tu nesi upuru, un Tēvs to pieņēma, jo Viņš Tevi augšām cēla lieldienu rītā, un tā parādīja, ka grēku un nāves vara ir salauzta uz mūžīgiem laikiem. Lai Tev gods un slava šodien un vienmēr. Izlūdzamies Tavu svētību pār šo dienu, mēs lūdzam, lai Tu ņem mūs pie rokas, lai Tu mūs vadi. Palīdz mums saskatīt to, kas ir svarīgs. Palīdz, lai Tava gaisma spīd spoži iekš un caur mums. Palīdz mums pagodināt Tevi vārdos un darbos, visās lietās. Aizlūdzam par mūsu valsts, aizlūdzam par mūsu vadītājiem, un lūdzam, lai viņiem būtu gudrība. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, par Latviju, mēs lūdzam svētī Latviju tautu un Latviju saimi. Svētī savu baznīcu, šķīst un atjauno, iesāc ar mums. Mēs aizlūdzam, Kungs, par tiem, kas atrodas vietās, kur ir kari un nemieri, it sevišķi mūsu domas vēl vien ir ar Ukrainu, un lūdzam, Kungs, apžēlojies. Apžēlojies par visiem, kam ir ciešanas un grūtības. It sevišķi aizlūdzam par tiem, kas Tevi vēl nepazīst, kas nezin šo svētku nozīmi, kas nesaprot, ka pestītājs ir dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas Kungs. Kungs, atver viņu sirds un acis šodien mēs lūdzam. Mēs aizlūdzam par slimājiem, mēs aizlūdzam par vientuļiem un nabagiem, bārenīšiem, atraitnēm. Mēs aizlūdzam par tiem, kas vienkārši maldās savu dzīvi bez jēgas. Kungs, apžēlojies.
Visu mēs nododam Tev. Mēs pateicamies un aizlūdzam par mūsu mīļājiem, aizlūdzam par tiem, kas šajā laikā ceļo, pasārgi. Kungs, piestājies klāt pie tiem, kam ir sēras un bēdas, kam šie svētki būs grūti, jo kāds mīļš cilvēks ir aizgājis mūžībā un izjūt to trūkumu. Kungs, dāvā to mieru, ko tikai Tu vari dot. Svētī katru klausītāju un uzklaus, ka mēs tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, es ceru, ka tas būs rītdienas dievkalpojumā.